moments later. Halo, braci. Kā arī laiki, subscribe, kā sakās, piesakot kanālam, uzspiežot laikus izdzikiem. Sasniedzam tai offroada pirmai daļai 150 skatījumus, tas nav nekas, jo ir bijuši virs 4 miljoni manā kontā skatījumu. Tas bija short vidzikam, jā, tātad 4 miljoni skatījumu, tas ir ļoti daudz, bet šobrīd jā, ir kā ir. Gariem vidzikiem ir diezgan pagrūti dabūt lielus skatījumus, tas bija short vidziks, īsais vidziks, bet tāpatās. BMX, mazs līkumiņš tika izmests, 2 smuki BMW tika nofilmēti. Kad ir ļoti liela vēlme, es zinu, ka jūs varat 150 skatījumus uztaisīt pirmai daļai offroadam. Paralēli es izlaidīšu video ar BMX-iņu, kā es izbraucu vakarā pa rajonu. 2 stadionos biju 2 foršas tačkas nofilmēju. Un, principā, jā, tad 150 skatījumi no jums, ko es ļoti labi gribētu, lai tas sanāk tu. Līdz ar to, tad otrā daļā būs bām iekšā. Jā, un burvīga vieta reāli. Nu, kā burvīga? Mazs bardeciņš, bet, tas jau, tas normāli pavasarī. Fakts kā tāds, kad tepatās pie mājām reāli atrodas gan zaļā zona, kur var pačilot, gan stadionu daudz, kur stieņi, bērniem, laukumi, kaut kas tam līdzīgs. Daudz ko var darīties. Jo biežāk lien ārā no mājas, jo biežāk tu saproti to, kad ir reāli interesanti izlīst ārā, svaigā gaisā, paripot apkārt. Ar BMX-iņu, pieņemsim, manā gadījumā, vai arī jūsu gadījumā ar kājām vai ar mašīnīti. Jo ar mašīnu man arī ļoti patīk vakaros izbraukt ārā. Tas ir ritīga bomba. Kaut kā tā. Lūdzu, piesakojam kanālam manam, gan Ingusa kanālam un Raita kanālam arī. Lai mēs varam turpināt likt iekšā dažādus video. Katram savs stāsts un kaut kā tā, jā, tad arī jums ir interesantāk piesakot latviešiem klāt manam kanālam. To, ko jūs gribat redzēt, nezinu, varbūt tripus ar BMX pa pilsētu, varbūt gribat redzēt ar mašīnu tripus pa pilsētu vai sazinu, ko offroads, kas mums vairāk patīk, varbūt uz stieņiem, to, ko es daru treniņu un tādā garā, vai ar darbiņiem, kas saistīts tomēr tā mašīnu lieta, kaut kādas pulēšanas, slīpēšanas, krāsošanas, mašīnu pirkšanas, pārdošanas, kaut kas tam līdzīgs. Visu to, ko jūs gribat redzēt no manas puses. Tad jā, tad droši rakstiet komentārā, lai es saprotu, kas un kā. Paldies jums vēl.